Sveiki visiem, labvakar. Vēl kādu minūtīti pagaidām, ja kāds nav paspējis pieslēgties. Tā, nu sāksim. Sveiki visiem. Kā parasti sāksim ar tādu nelielu ziņojumu no manas puses un tad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Šodien domas sēdē pieņemam vairākus nozīmīgus lēmumus. Tā skaitā viens bija par budžeta grozījumiem šī gada budžetā. Vairākas lietas ir salīdzinoši tehniskas, piemēram, papildus finansējums, kas ienāk pedagoģu algām un izglītības pārvaldes kā mērķa dotācija. Mēs viņu tālāk pašvaldības budžetā attiecīgi pievirzām. Bet radās arī vairāki jautājumi budžeta izskatīšanas gaitā, kas varētu cilvēkiem interesēt, tāpēc mazliet cīkāk paskaidrošu. Viens bija jautājums par pašvaldības policijas budžetu, proti atbilstoši pieejamai informācijai. Tā ir, ka Jelgavā mēs uz vienu iedzīvotāju tērējam ievērojami vairāk pašvaldības policijas kopējai uzturēšanai nekā citas pašvaldības, un jāmeklē tam cēloņi, jo nav arī tā, ka Jelgavā noziedzības līmenis būtu šobrīd daudz zemāks. Mums ir pat rādītāji, kur mēs neesam īpaši labi. Tāpēc šobrīd ar to jautājumu tiek skatīts arī mans padomnieks Haralds Laidiņš, kurš bijis policijas priekšnieks valsts policijā, reģiona pārvaldes priekšnieks. Šo jautājumu skatās un pēta un domāsim, kāpēc šīs neskatības ir. Tur ir vairāk arī objektīvi iemesli, piemēram, objektu apsardzi, ko var nodrošināt gan caur pašvaldības policiju, gan caur ārpakalpojumu. Teiksim, skolu dežuranti, kas citās pašvaldībās sen jau vairs nebija bijuši kā pašvaldības policijas darbinieki, bet jā, tie iemesli dažādi, katrā ziņā pie tā strādājam, domājam, pētam. Vēl 100 000 aptuveni mēs pievirzījām pilsētsaimniecībai, kur saistībā ar meliorācijas sistēmu uzturēšanu, lai būtu iespējams nodrošināt tīrīšanas darbus un, ja kaut kāda rudeņu lieta, lai pēc iespējas mazāks risks kaut kādām plūdu aplūšanas varbūtībām. Tas īsumā par budžetu. Tālāk par šodien pieņemam lēmumu par 2 reorganizācijām. Viena no tām ir Jelgavas siltumtīklu uzņēmums, ko plānots pārveidot no akciju sabiedrības par sabiedrību ar ierobežotu atbildību, SIA, un attiecīgi samazināt administratīvos izdevumus. Savukārt otrs lēmums bija tāds būtiskāks par Jelgavas klīnikas un SIA medicīnas sabiedrība Optima 1, jeb kā tautā mēs sakam bērnu poliklīnika, par šo abu medicīnas iestāžu apvienošanu. Abas iestādes līdz šim strādā labi, ar saprātīgiem finanšu rādītājiem. Tas, ko mēs ar šo plānojam panākt, ir padarīt šos pakalpojumus
šo iestādi vienoto vēl stiprāku, jaudīgāku, ar labākām iespējām piesaistīt fondu naudas un attiecīgi paplašināt nākotnē arī pakalpojumu pieejamību, kas tieši varētu būt saistīts ar bērnu poliklīnikas ēkas lifta izbūvi un 3. stāva pieejamību, remontu, lai padarītu šīs telpas lietojamas. Attiecīgi tad paplašināt pieejamo pakalpojumu klāstu. Jo šobrīd jau Jelgavas klīnikai telpas, viņi saka, ir par šauru, būtu iespējams vēl papildus kaut kādus pakalpojumus nodrošināt, bet tam nepieciešams vēl investīcijas. Katrā ziņā gan šī specializācija, kas ir bērnu poliklīnikai, gan arī kopumā pakalpojumiem pieejamība nekādā veidā nav plānota samazināt, tikai stiprināt to nākotnē, jo no sabiedriskām norisēm mēs redzam, ka notiek šīs urbanizācijas procesi, jo šobrīd cilvēki ne tikai no visas, ne pat pilsētas un novada, bet plašāk no visas Zemgales un brauc šeit, saņem šos pakalpojumus, un es domāju, ka tā Jelgavas kā Zemgales un tāda reģionālā centra status arī medicīnas jomā noteikti tā nozīme tikai vēl palielināsies. Tālāk turpinās izpilddirektora atlases process. Mēs esam saņēmuši 18 pieteikumus, un šodien otro reizi sanācām nomināciju komisijā, kur izlēmām, kurus pirmos cilvēkus aicināsim uz interviju. Tā kā process virzās uz priekšu, mēs vērtējam, darbojamies un ar konkrētiem cilvēkiem, protams, sazināsimies. Nākamā tēma, kas man minēta, ko es vēlos teikt, ka 1. novembrī Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā notiks iedzīvotāju fórums ar nosaukumu Drošas kopienas. Diezgan daudz cilvēku ir jau pieteikušies, bet, ja jūs gadījumā kāds aizmirsis, var droši vien vēl paspēt ielikt pēdējā vilcienā sazināties ar pašvaldību. Katrā ziņā prieks, ka ir iedzīvotāju interesi par šo. Runāsim gan par labajiem piemēriem, gan kā veicināt sadarbību apkaimēs un vispār iedzīvotāju starpā. Būs ne tikai lekcijas, būs darbs grupās un mēģināsim iegūt šo rezultātu diskusijās ar sabiedrību. Tāpēc tiešām par šo priecājos un tiekamies visi sestdien tehnoloģiju vidusskolā. Vēl no ziņojumiem jautājumiem ir noslēgušās tikšanās ar iedzīvotājiem apkaimēs. Liels paldies visiem, kas apmeklēja. Biju pārsteigts par lielo aktivitāti vairākās vietās. Dažās vietās bija mazāk, bet principā lielākā daļa zāles bija diezgan pilnas. Tāpēc tiešām paldies, cilvēki bija atnākuši gatavi jautāt konkrētas, norādītas konkrētiem problēmām, kas mums jārisina. Un arī pat izteikt savus priekšlikumus. Kopumā katrā ziņā ļoti produktīvi šīs tikšanās ir pierakstīti šie iedzīvotāji arī problēma jautājumi, ķersimies viņiem pēc iespējas ātrāk. Jau esam ķērušies vienai daļai klāt un pārējiem ķersimies cik vien ātri iespējams, cik mums laiks un finanšu resursi atļaus. Tā, un tad mazliet īsi vēl iedzīvotāji bija jautājuši par budžeta veidošanas procesu vispār. Tad tur, man liekas, tas galvenais, tas, ko var informēt, ka visdrīzāk ļoti atkarīgs no tā, kā šis process norisināsies Saeimā, jūs sakojat ziņām, tad Finanšu ministrija ir iesniegusi, ja ministru kabinets ir iesniedzis budžetu Saeimā tālāk notiek tā izskatīšana, un ļoti atkarīgs no tā, kā process virzīsies Saeimā. Pēc tam 2 mēnešu laikā mēs arī pašvaldībā jau konkrēti skatīsim atbilstoši valsts budžetajā pielemtajam, bet šis process pašvaldībā ir sācies jau, iestādes gatavo savus budžetus. Lielākā daļa, vai praktiski varbūt jau visas šobrīd ir iesniegušas, tagad mūsu domas finansisti iet tam cauri, skatās
skatās iespējas un risinājumus, un kaut kad novembrī arī turpināsies sarunas ar iestādēm par detalizētākām budžeta pozīcijām. Bet kopumā pašu budžetu visdrīzāk, ņemot vērā pieredzi, ka mēs apstiprināsim tikai februārī, iespējams, ka ātrāk, bet šobrīd negribētu neko ātrāk solīt, jo process būs diezgan ilgstošs. Mēs detalizēti iesim cauri daudzām pozīcijām. Viena no tām, teiksim, arī skatāmies, ļoti, ļoti plaši patiesībā skatāmies konkrēti, kādu saukt šobrīd nebūtu labi, bet ļoti, ļoti sīki skatāmies tās izdevuma pozīcijas, un kur mēs varam kā pašvaldība, nezaudējot pakalpojumu kvalitāti, arī ietaupīt. Tā, un tad lielais jautājums, par ko uzrunājuši diskusijas sabiedrībā, ir šie apbalvojumi pilsētas augstākie. Un, jautājumi ir, kāpēc piešķirti apbalvojumi bijušam domas priekšsēdētājam Andrim Rāviņam un izpilddirektorai Irēnai Škutānai. Tad šeit man tas skaidrojums, manuprāt, diezgan tāds tieši. Šos cilvēkus Jelgavas sabiedrība, Jelgavas iedzīvotāji daudz reizes pārvēlēja kā pilsētas vadību. Viņi arī ilgstoši darbojās būtībā, mēs zinām, 24 un izpilddirektoriem mazliet mazāks varbūt tas stāsts, bet kopumā jau darbošanās pilsētas vadībā arī ļoti ilga. Skaidrs, ka mums arī, tā skaitā man, ir daudz lietas, kas nepatika, ko var darīt labāk, kur varbūt mēs pilsētā neesam bijuši tik labi, bet jāsaprot, ka ir jau arī daudz labās lietas paveiktas. Mēs izglītības jomā esam viena no labākajām pašvaldībām. Daudz kas ir sakārtots, pastasela, pilsēla, tornis ir atjaunots. Arī uzņēmējdarbība pilsētā notiek. Mēs nevaram visu vērtēt tikai slikti, ir ļoti daudz labas lietas izdarīts. Un par šo te ilgstošo darbību un tomēr arī saistībā ar to iedzīvotāju veiktajām Jelgavnieku izdarītajām izvēlēm, izrādīto uzticību, ir ļoti normāli, ka pašvaldība šādā veidā arī pasaka paldies par ilgstošo darbu, un te mazāk varbūt ir jāskatās uz kaut kādiem mūsu subjektīviem vērtējumiem vai kaut kādu nepatiku, bet tas ir vienkārši tāds zolīts process, un ja mēs skatāmies uz faktiem sausi, tad šeit nav mums iemesla nepateikt to paldies par šo ilgstošo darbu. Savukārt tās lietas, kas mums varbūt nav likušās tik labas vai nav patikušas, tas ir tagad mūsu uzdevums, maksimāli mēģināt to visu sakārtot un padarīt kaut kādus procesus labākus. Tāds ir arī skaidrojums. Apbalvošanas komisijas sastāvu jūs variet redzēt domas mājaslapā, tur ir pārstāvēti gan uzņēmēji, gan universitātes pārstāvis un citi. Tā kā es domāju, ka diezgan labi tas atspoguļo arī tādu kopējo viedokli sabiedrībā. Un nekad nevajag domāt, ka kāda subjektīvais viedoklis varbūt ir pats svarīgākais, ja mēs esam sabiedrībā ļoti dažādiem uzskatiem un kopējais uzskats sabiedrībā to jau apliecina arī šie ilgstošie vēlēšanu rezultāti. Tā kā, un es redzu arī papildu jautājumu par to nevainojamo reputāciju. Pirmkārt, tāds kritērijs nav, kur izvirzīts. Otrkārt, mums arī nav skaidrs, ka sabiedrībā ir kaut kāda nepatika, un te arī ir izvērtās šī diskusija arī par šo kādu apbalvojumu piešķirt. Ja? Tāpēc arī varbūt katru detaļu neatklājot, bet tas lēmums kopējais ir šāds, viņš panākts diskusiju rezultātā. Es aicinu vienkārši tik ļoti neskatīties subjektīvi, bet subjektīvi pēc tā, vai mums patīk, nepatīk, bet šī te, ko mums nozīmē tā nevainojamā reputācija, nav jau kaut kādi tādi apstākļi vai fakti, kas liektu šo te apbalvojumu piešķirt. Tāds arī tas skaidrojums.
Tā, ķersimies kaut kādām konkrētiem jautājumiem. Jā, konkrētiem jautājumiem klāt. Jautājums par malkas ceļu asfaltēšanu. To es uzreiz nevarēšu atbildēt. Tas ir jautājums, vai malkas ceļu plānots nosauktēt līdz galam. No galvas nepateikšu, bet noteikti varu minēt, piefiksēšu šo jautājumu. Noskaidrosim. Bet jā, visdrīzāk, ja tas, ko mēs publiski esam ziņojuši, ka tiks veikti šie darbi, es nezinu, vai viņi jau ir pabeigti, bet jā, šito mēs noskaidrosim papildus. Tā. Jautājums par sieviešu volejbola klubu. Tad vispār par sporta sistēmu, manuprāt, tur jāskatās mazliet plašāk. Pašvaldība ir sniegusi atbalstu volejbolam, lai arī, principā, mums pilsētā faktiski volejbola sistēma bērnu jauniešu neeksistē. Manuprāt, mums kā pašvaldībai primāri finansējums būtu jānovirza, tātad, lai bērniem jauniešiem nodrošinātu šīs sportošanas iespējas. Bet ne tikai tas, bet arī tālāk šī klubu sistēma būtu jāveido tur, kur pastāv bērnu jauniešu sistēma sportā. Teiksim, futbols, basketbols, jā, daudz bērnu jauniešu trenējās šajās jomās. Hokejs, protams, arī, jā, ledus skola, mums ir, iespējams, lielākā ledus sporta organizācija valstī. Tā kā skaidrs, ka šeit arī pašvaldība sniedz šo atbalstu gan basketbola, gan futbola, gan hokeja klubiem. Savukārt arī volejbolam ar visu to, ka mums šī sistēma nav līdz šim atbalsts ir sniegts, un arī šogad šis atbalsts ir sniegts, ja es nekļūdos, vismaz 30,000 eiro apmērā, droši vien tā summa varbūt pat lielāka. Bet jā, katrā ziņā skaidrs, ka mēs nevaram atbalstīt visu, mums jākoncentrējas uz tiem veidiem, kur bērni un jaunieši izvēlas visvairāk, un nebūs nekad iespējams atbalstīt visus vienlīdzīgi. Bet jā, par konkrētiem iemesliem es tik sīki nezinu. Tālāk ir jautājums. Pie reizes, kad sākām runāt par asfaltēšanu, pamanīju jautājumu par Vangaļu ceļu. Tur atbilde ir šobrīd līdzīga, kā attiecībā uz jebkuru grāns ceļu pilsētā. Iedzīvotāji apkaimnes apulcēs ļoti plaši par šo runājām. Mums pilsētā ir 120 km apmēram grāns ceļu vēl joprojām. Varbūt ar šī gada darbiem kaut kas mazliet ir mazinājies. Un skats, ka katram jau ir tuvāks tas konkrētais viņa ceļš, bet solīt uzreiz, ka mēs varēsim visu izdarīt, nevaram. Protams, darīsim, cik varēsim, jo par grāns ceļiem svarīgākais ir saprast arī to, ka būtībā asfaltēšanu mēs varam uztvert kā investīciju, jo tas mums nākotnē samazina nepieciešamību veikt greiderēšanas darbus, nepieciešamību veikt atputekļošanas darbus, ja, kas viss tērē finansējumu. Tā ir tāda ilgtermiņa investīcija, kas, nezinu, varbūt gados 8-10 atkarībā no darba izmaksām un cenām atmaksājas. Tā problēma, ka mums šobrīd pašvaldībai vienkārši nav tā, tas nav tā, ka mums stāv brīva nauda, kaut kāds investīcija, ka mēs varētu viņu, teiksim, ņemt un uzreiz visu nosaldēt. Skaidrs, ka mēs tajā virzienā iesim, bet, diemžēl, tas nebūs ļoti, ļoti ātri. Vajadzības ir ļoti daudz, kā jūs paši zināt, arī Kalnciema ceļš ļoti ilgi gaida un ļoti aktīvi sabiedrība pieprasa šos iekas izveidi, Tērvecielu tāpat un daudz citu vajadzību mums ir pašvaldībā. Tā kā uzreiz tas viss nesanāks, bet šajā virzienā, protams, mēs dosimies. Tā, par kritušo lapu nodošanu. Tātad var nodot tikai 4 maisus vienlaicīgi. Jā, tur tās skaidrojums ir varbūt mazliet plašāks, jo skaidrs, ka šobrīd līdz šim mēs šajos dalītu atkritumu savākšanas laukumos
esam nodrošinājuši lapu, zāles, jebkuru bioloģisko lapu pieņemšanu, bet šis pakalpojums saistībā ar arī poligonu tarifiem ir palicis stipri dārgāks. Arī līdz šim mums tas izmaksā, manuprāt, šogad vismaz 60,000, jo tālāk jau šīs lapas ir jānodod poligonā. Tāpat pēc tādiem novērojumiem praksē, kā ziņo laukuma apsaimniekotājs Zemgales Eko, kad apmēram arī 40% novada iedzīvotāji izmanto šos laukumus un šo iespēju nodot atkritumus, tātad mēs šobrīd kā pilsētnieki būtībā apmaksājam arī šo iespēju novada iedzīvotājiem nodot atkritumus. Un mēs jau esam sākuši sarunas ar novadu un šobrīd rēķinam, kāda šī summa varētu būt uz priekšu, un varētu arī abas pašvaldības kopīgi sekt šos izdevumus. Tāpat mēs apsveram arī citus variantus, veidojot šos kaut kādus bioloģisko atkritumu, zaļu atkritumus, tādus laukumus atsevišķus, kur varētu viņus vienkārši vest. Šāds labs piemērs ir Ozolniekos, kur vienkārši iedzīvotāji būtībā savus savāktos tādā vienkārši asfaltētā laukumā var vēst, beigās atbrauc kaut kādā brīdī traktors, sastum viņus čupā, saplicina un notiek šis kompostēšana. Milzīgi kompostolas būtībā tāda kopējā. Tā kā strādājam ar šo tēmu. Es painteresēšos par 4 maisiem, es nebiju pieraksējis par šādu ierobežojumu, bet pajautāšu. Bet noteikti tas ir saistīts ar šo dārcību, cik mēs šobrīd no budžeta varam nosekt. Tā. Jautājums par Rīgas ielā 53 rampas uzstādīšanu. Precīzu datumu nezinu, bet, ja nekļūdos, tad šī adrese bija viena no tām, kas ir atbalstīta šī gada tajā finansētajā projektā. Tā kā es pieņemu, ka tur vajadzētu kaut kad drīzumā darbiem notikt, ja nav kaut kāda aizķeršanās, bet no galvas es nezināšu šobrīd aktuālo situāciju. Un par lapām es redzu vēl papildus jautājums. Es saprotu, par šo pieguļošo pašvaldības teritoriju, bet nav jau tā, ka šīs lapas šobrīd vispār nevar nodot. Tas, man liekas, tāds mazliet pārspīlējums. Un skaidrs, ka vēl kas jāsaprot, ja mēs runājam par to, ka maksājam kaut kā individuāli, mēs jau visi caur šo nodokļu naudu tāpat samaksājam. Ja mums tā summa nākamgad būtiski pieaug, mums vienkārši jāmeklē iespējas, kā šos padarīt to procesu lētāku. Skaidrs, ka mums jānodrošina šis pakalpojums, jo tai pašā laikā Brakšķos ir attīstīta šī bioloģisko atkritumu pārstrādes stacija. Viņiem ir noteikti kaut kādi minimāli apjomi, kas viņiem ir jāpārstrādā, lai tur arī ir kaut kāds fondu finansējums daļai piesaistīts, lai izpildītu šos nosacījumus. Tāpēc man personīgi nav saprotams, kāpēc tiek noteikti tik augsts tarifs par atkritumiem, kas viņiem pašiem ir vajadzīgi. Bet šo situāciju mēs vēl pētam un mēģināsim kaut kā risināt, jo šobrīd tā cena ir vairāk kā 2 reizes pieaugusi, un tas vienkārši ļoti sadārdzina to visu nākamajam gadam. Bet, protams, ka kopumā mums šāds pakalpojums ir jānodrošina, skatīsimies, kā efektīvāk, kā lētāk to izdarīt, bet šobrīd noteikti jau lapas, es saprotu, ka vienā reizē ir šis ierobežojums, bet noteikti jau, ka var atrast veidus, kā nodot šos atkritumus. Tā, par jauno tirgu, es redzu, ka jūs to jautājumu uzdodat, un bija komentāros ielikt arī tāds vispārīgs video, kur mēs to skaidrām. Diemžēl iepriekšējā domas vadība ir izlēmusi tirgus to kontrolu paketi, galveno īpašnieku padarīt privātpersonu, tāpēc šis process ir stipri padarīts atkarīgs no privātpersonas. Katru reizi viņi tur sola citus termiņus, jūs jau paši zināt, tad būs uz Jāņiem, tad būs uz 1. septembrī, un tad būs nezinu kad. Šobrīd, tāpēc nekad nesaukšu konkrētu datumu. Loģika liek domāt, ka viņiem tas ir iespējami ātri jādara, jo viņi ir iztarējuši naudu ēkas uzbūvēšanā.
Un, loģiski būtu vērt vaļā, iznomāt telpas nomniekiem, sākt atpelnīt šo investīciju. Kāpēc tas nenotiek, es nezinu. Kā viss šis process, diemžēl, daudz, kā es zinu, ja tuvu 10 gadiem kopumā šis process. Es domāju, ka kaut kad drīzumā būs, bet precīzi datumu, diemžēl, nevar pateikt. Tā, jā, par robežu ielu jautājums. Par robežu ielu es arī redzēju iedzīvotāju iesniegumu. Manuprāt, tā sliktā ziņa ir tāda, ka šī teritorija, kur uzstādīts žogs, ir privāti īpašums. Skats, ka vēsturiski viņi ir iekopuši iedzīvotāji, bet zemes reforma, kāda viņa ir bijusi, tāda viņa ir bijusi, tie īpašumi tā ir sadalījušies. Šobrīd tā realitāte ir tā, ka tas ir privāti īpašums, bet es pats sazvanīju īpašnieci un aicināju, viņi izteica bažas par to, ka tur tiek braukts ar mašīnām un esot kaut kas izbērts viņu īpašumā. Katrā ziņā no manas puses bija aicinājums īpašniecei tomēr padarīt vismaz gājējiem šo posmu pieejamu. Es saprotu, ja grib ierobežot savā īpašumā transporta kustību. Mēs savukārt kā pašvaldība, skatoties uz laikapstākļiem, tur sanāk tā, ka ir šai esošai vietai blakus ir pašvaldības gabals pa labi, tātad kā robežu ielas turpinājums neliels, bet tajā mēs varētu izveidot iespējams alternatīvu piekļuvi, jo mūsu kā pašvaldības kopējais uzdevums ir nevis katras ielas galā nodrošināt pieeju upei vai Taulas joslai, bet nodrošināt šo pieeju saprātīgi ik pa laikam. Tā kā šeit varētu būt viena no tām vietām, kur mēs šo pieeju nodrošinām. Tur ir jāizpļauj niedras, pats bija aizbraucis apstīties, tur ir jāizpļauj niedras un jāstāj šī pieeja. Visdrīzāk, ka mēs tā fiziski to varētu izdarīt pavasarī, bet skatīsimies, varbūt arī ātrāk. Bet līdz tam, jā, no manas puses ir bijis lūgums īpašniecei, ja īpašnieki šeit nevēlas kaut kā saprātīgi sadarboties, skatīsimies, vai mums ir kādi juridiski instrumenti, kā šajā situācijā rīkoties, bet tā alternatīva ir mums pašiem vienkārši savā pusē nodrošināt šo pieeju. Tā. Labi, es šobrīd laikam varbūt tas kādu jautājumu paliec garām, bet šeit liekas, ka šie jautājumi ir atbildēti. Es redzēju, jā, kas jautāja par tirgu, vēl tiešām papildus informāciju tajā video. Un varbūt pie reizes par tirgu. Runāt par tirgu, tātad ļoti svarīgs temats ir arī tā pārējā teritorija, kas tur atrodas. Mēs šobrīd ar attīstītāju konceptuāli mēģinām panākt vienošanos, ka blakus teritoriju, nevis blakus teritoriju, bet tātad šī teritorija vēsturiski ir bijusi valsts zeme. Viņa tika nodota pašvaldībai, lai attīstītu sabiedriskā transporta punktu un uzņēmējdarbību. Ja? Uzņēmējdarbība, kaut kas tur uzbūvēts ir, bet vēl nenotiek, bet sabiedriskā transporta punkts pavisam nav tuvu, lai tur reāli mūsdienās varam saukt par autoostu, bet tas virziens, uz ko mēs ejam, ir mobilitātes punkti, kas nodrošina tātad ārtu pārsēšanos pasažieriem starp dažādiem transporta veidiem. Tas no mūsu puses pašvaldības mērķis. Pašvaldības mērķis būtu nodrošināt, ka tur tātad ir ērta pārsēšanās starp vilcieniem, starp reģionāliem autobusiem, starp pilsētu autobusiem, kā mēs viņus saucam. Arī iekāpšana pilsētas autobusā no vilciena vai reģionāla autobusa un ērta nokļūšana nepieciešamajā Jelgavas vietā. Un arī otrādi, ja, no dažādām vietām nokļūšana stacijā. Un tāpat, protams, arī pārējā mobilitāte, ja iešana ar kājām, velo novietnes, kas ir diezgan pilnas, lai viņas būtu vēl papildus pie stacijas šajā vietā. Tā kā valsts nē, bet fondos šim ir paredzēts finansējums stacija 2.0 projektā. Un mēs tad plānojam šobrīd. Tā ideja būtu panākt vienošanos ar
ideja ir panākt vienošanos ar šo te privāto uzņēmēju, kam ir nodots arī šī tirgus kontrolpakete, lai vismaz mēs kā pašvaldība atgūstam autoostai nepieciešamo zemi un ar fondu naudu to realizējumu, jo mēs šobrīd nevaram paļauties, acīm redzam, ka privātais īpašnieks to ātri izdarīs. Tāpēc šeit mums tā teikt jāņem groži pašiem savās rokās un jāīsteno šis projekts, jo pilsētai tas ir ļoti nozīmīgi, lai izpildītu šīs saistības kādreiz pret valstī. Un gan lai arī reāli nodrošinātu šo te labo mobilitāti un arī autoostas teritorijā varētu kaut kādu normālu mūsdienīgu attīstību veikt, lai šobrīd autoostas teritorija diezgan kritiskā stāvoklī, teiksim tā, būsim godīgi paši pret sevi. Jā, un attiecīgi arī šajā stācija 2.0 projektā es jau redzu jautājumus arī par autostāvvietu. Tas pieejamies finansējums tur ir diezgan zolīts vienam projektam, tāpēc mēs ļoti apsvērsim, vai tur nevar kaut kādus daudzstāvu autostāvvietas risinājumus. Viena no idejām ir arī varbūt, teiksim, ir esošās velo novietnes, bet, piemēram, papildināt viņas ar kaut kādu variantu. Tā kā otrajā stāvā virs jumta, teiksim, ja mums būs autobusu peroniem kaut kādas nojumes, tā varētu izveidot un šo esošās stāvvietas vietā skatīsimies, vai nav iespējams kaut kāds daudzstāvu risinājums. Bet problēma ir zināma, tas ir skaidrs, un kaut kādus risinājumus mēs meklēsim, cik vien ātri iespējams. Tā. Tā, par kalnciem velocām es jau sākumā minēju, ka tā ir viena no prioritātēm, bet es noteikti nekad nedarīšu tā, ka es solīšu, ka nākamgad būs. Jo tas budžets ir vēl procesā, bet skaidrs, to es uzsvērs gan apkaimnes sanāksmēs, gan visur citur. Tā būs viena no prioritātēm, ļoti centīsimies atrast tam finansējumu jau nākamgad. Bet, tas arī par citiem jautājumiem, ko jūs minējāt, arī, kā jūs stāstījāt par grāmatas ceļiem un citām lietām. Skatīsimies vienkārši kādas tās faktiskās iespējas. Tas, ko es varu solīt, un ko es arī iepriekš teicis, ka mēs nekur lieki naudu netērēsim, skatīsimies visur, kur mēs varam darboties efektīvāk, samazināt kaut kādus nevajadzīgos izdevumus. Tā, te bija jautājumi par stāvvietām pie veikaliem. Tad par konkrētu varbūt jūs varat mazliet precizēt, bet skaidrs ir, ka mēs šobrīd kā pilsēta, teiksim, stāvvietām vispār runājot, manuprāt, mēs kā pilsēta neesam kaut kādus pietiekošus skaidrus nosacījumus definējuši. Es zinu, ka Rīgā ir šī prasība, piemēram, ja mēs gribam mērēt, teiksim, atvērt veikalu jaunā vietā, tad ir viņi arī jāpadomā par stāvvietām. Mēs nevaram vienkārši kaut kur ielikt un teikt, tagad pašvaldība tērēt naudu, taisiet mums stāvvietas. Tas tā gluži normālā pasaulē nenotiek. Uzņēmējiem ir pašam jādomā par saviem klientiem vispirms. Un skaidrs, ka vienkārši mums, es saprotu, ka šobrīd nav mūsu abūs noteikumos šādi gadījumi aprakstīti, bet to mēs nākotnē labosim. Tas attiecās arī uz, teiksim, vispār stāvvietu problēmu blīvi apdzīvotajos rajonos, daudzdzīvokļu māju rajonos, ka veikali vismaz šobrīd var noteikt tos ierobežojumus, bet, manuprāt, būtu ļoti normāli pilsētā, ja vismaz pēc veikala darba laika, vakaros, kad tās stāvvietas nav aizņemtas tik ļoti ar pircējiem, ka mēs varētu paredzēt, kad ir pienākums nodrošināt pa naktīm iespēju šo transportu novietot arī tuvējā māju iedzīvotājiem. Tas ir tāds teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu jautājums. Tas ir daļa no teritorijas plānojuma, kas taps
kas top un taps vēl pamazām un būs arī apspriešanā kaut kad drīzumā. Tā, pie tā strādāsim, bet jā, es jau atbildēju šo jautājumu par stāvvietām automašīnām, kas dodas uz Rīgu. Minēju, ka meklēsim risinājumu gan pie centrālās stacijas. Ko es nepastāstīju vēl, ka arī paredzēts ir piesaistīt finansējumu arī pie cukurfabrikas stacijas un paplašināt stāvvietu iespējas. Tātad gan automašīnām, gan velo novietnēm padarīt šo te pieejamāku park and ride risinājumus, jo tie pilsētā ir ļoti svarīgi. Tīpaši, ja mums ir tāda valsts kopējā politika un solījums par to, ka valsts aizvien lielāku uzsvaru liks uz dzelzceļu, un kad dzelzceļš ir sabiedriskā transporta mugurkauls, attiecīgi tad arī mums ir kā pašvaldībai jānodrošina šī mobilitāte, sasaist ar dzelzceļu, gan pilsētas autobusiem, gan šie park and ride, automašīnu stāvvietas un arī velo novietnes vairāk. Tā, jautājums par puķu podiem ielu stabos. Šo jautājumu es arī uzreiz nemācēšu atbildēt. Katrā ziņā mums ir izveidota, mēs esam ļoti nopietni pieķērušies gan tādai pilsētas pasākumu plānošanai, gan arī šādiem estētikas jautājumiem dažādiem. Notiek vesels darba grupas, tur man jāsaka liels paldies vietniekam Mārtiņam Štālam, kurš ir uzņēmies šos jautājumus. Viņi ļoti aktīvi tiekās un diskusē un domā par šiem jautājumiem, tā kā pilsēta, vispār par pilsētas dekorācijām, jo tāda labā praksa mūsdienās rāda, ka tāda Eiropas labā praksa rāda to, ka maksimāli ir jācenšas veidot kaut kādi apstādījumi, bet tur ir dažādi arī par šiem apstādījumu veidiem un dekorācijām. Tur diskutē speciālisti un aktīvi sabiedrības pārstāvji ar zināšanām. Tā kā tur detaļās šobrīd nepateikšu, bet mēs varam, protams, iegūt komentāru arī par šo nākotnē. Piefiksēšu arī šo jautājumu. Jautājums, kad sāksies ceļa remontdarbi Pūkažbrieža ielā? Drīz. Atbilde ir drīz. Tur, manuprāt, ir noslēdzies iepirkums. Tur ir kaut kādas izmaiņas, ja būs nepieciešams projektā, bet kaut kad drīzumā es pieņemu šiem darbiem vajadzētu sākties. Jā, bet precīzi datumu, diemžēl, no galvas nezinu. Katrā ziņā tur viss ir apstiprināts, viss, kas ir vajadzīgs, finansējums, aizņēmums, šie lēmumi ir pieņemti. Varētu būt, ka tur vēl tiek skatīts kaut kādas projekta izmaiņas, bet kopumā tur viss ir procesā, lai kaut kad drīzumā šie darbi sāktos. Tā, galvenās atziņas no tikšanās apkaimēs, tās atziņas ir vairākas. Pirmkārt, ir skaidrs, ka lielākā daļa problēmu jau bija zināmas, un arī priekšvēlēšanu laikā mēs plaši jau ar iedzīvotājiem dažādās teltīs un visur. Ne tikai es, bet arī citi kolēģi, ja mēs esam apsprieduši. Tā ir šo grāmatceļu daudzums lielais vēl pilsētā. Iekves gājēju un velo infrastruktūru, iekves veloceliņi, daudzdzīvotnamā iekšpagalmi, viss šīs pašas lielās problēmas. Bet bija labi uzzināt, protams, vēl viena no mūsu lielām problēmām pēc pagājušā gada ir melionācijas sistēmas, lietus novadīšanas sistēmas, kur tad iedzīvotāji konkrēti jau ziņoja par, kur tur grāvis nav tīrs vai caurtakas nestrādā un tā tālāk. Ļoti, ļoti vērtīgi šīs tikšanās, uzzināt patiešo iedzīvotāju skatījumu, kas ir pats svarīgākais, kas būtu jādara. Tāpat ne tikai grāmatceļi, bet arī apgaismojums kaut kādās
varbūt kas kādreiz bija nomaļāks ielas, šobrīd ir apdzīvotas ļoti, apgaismojums šajās vietās, gājēju drošība, velodrošība. Daudz to vajadzību ļoti daudz, kas mums jāizdara. Un tas, ko mēs plānojam, vienkārši šobrīd būsim apjautuši to problēmu līniju un nevis tā vispārīgi, bet kaut kāds konkrēts prioritāšu saraksts, kā mēs virzīsimies tālāk, kas ir pirmais galvenais, ka mums jāatrod finansējums, lielākās problēmas vispirms, un tad pamazām, cik mums tas finansējums atļauj, tik arī ātri virzamies uz priekšu. Tā, tad vispār ir kaut kādi jautājumi, arī šeit bija kaut kāds jautājums par kādām ēkām, kas netiek lietotas ilgstoši. Tad, principā, mēs esam uzsākuši tādu sarunu ar būvvaldes speciālistiem, jo ir jau vairākas vietas pilsētā, kur ir šie kaut kādi vai nepabeigtie īpašumi, ko var saukt par graustiem vai degradētiem objektiem, pilsētīgi degradējušiem objektiem. Kur mēs kā pašvaldība gribētu no valsts vēl lielāku rīcības brīvību, lai varētu ar kaut kādiem īpašumu nodokļiem vai citām veidiem, kaut kā citādi ietekmēt šos īpašniekus, likt viņiem ātrāk risināt šīs problēmas, jo šobrīd vienīgais, ko mēs varam, kā pašvaldība, ir piemērot 1,5% nodokļu vietā 3% nekustamā īpašuma nodokli. Tā problēma ir tāda, ka šur tur tas nav darīts, tur mēs varētu jau šobrīd to darīt, un paralēli tātad ir sarunas ar valdību par to, lai pašvaldībām ļautu vēl brīvāk ar šo operēt, padarīt iespējami kaut kā ātrāk ietekmēt šos īpašniekus, lai viņi sakārto savus šos objektus, kas mums degradē vidi vai kaut kā citādā kaitē, vai ir būtiski nepieciešams pilsētas interesēm attīstīt. Jā, tad šobrīd neredzu reizes citus jautājumus pārskatu sarakstu, vai es visus izstāstīšu un saprotu, ka neesmu runājis par iedzīvotāju padomēm, vēl tātad beidzoties šīm tikšanām, vēl līdz rītvakaram mēs gaidām priekšlikumus, ir priekšlikumi par apkaimi karti vai kaut kas ar to saistīts, apkaimi robežām, nosaukumiem vai pašu iedzīvotāju padomi, tad droši sniedziet priekšlikumus, ierakstam Googlē, Jelgava apkaime, atradīsim šo rakstu, tur ir Google Forms pieejama. Google Forms anketa, kur var viegli iesniegt šos priekšlikumus, un tad mēs uzreiz arī konkretizēsim un gatavosim iedzīvotāju padomes nolikumu, ko nodosim apspriešanām. Bet tā lielais plāns iedzīvotāju padomē ir, ka no lielākām apkaimēm viens pārstāvis, no mazākām iespējams apvienot vairākām kopā viens pārstāvis, bet izveidot šī iedzīvotāju padome, kura darbosies kā tāda regulāra konsultatīva institūcija pašvaldībai ar tādu ātru saziņu, elektroniskā formā, protams, arī klātienē vai attālināti saslēdzoties, apspriežot kaut kādus svarīgus jautājumus, bet tā doma ir vienkārši, ka, ja mēs taisam kaut kādu publisko apspriešanas procesu, tas ir mēnesis, un tas ir likumā paredzēts, teiksim, būvēm, bet ja mums vajag tādu pēc iespējas ātri ar sabiedrību nokonsultēties, tad šis būs tas veids, kā nodot konkrētus jautājumus šiem iedzīvotāju izvirzītiem pārstāvjiem, kas nosaks būtībā Jelgavas teritoriju un saskatu to kā ļoti, ļoti labu iespēju, kas varētu tā efektīvi nodrošināt šo komunikāciju ar sabiedrību. It īpaši priecājos arī par to, ka daudz kur izveidojušās apkaimju biedrības. Precīzi skaitu nepateikšu no galvas, bet, manuprāt, ir kaut kāds 7 vai 8. Turklāt priecājos, ka viņš arī komunicē savā starpā un ka varētu, ar šīs iedzīvotāju padomas starpniecību, jo parasti šie aktīvi iedzīvotāji, ja reiz viņi ir izveidojuši iedzīvotāju padomu, ir ļoti liela iespējamība, ka viņi arī būs tie, kas iekšienē vienosies, kuru pārstāvu virzīt no savas apkaimes uz iedzīvotāju padomi.
Tā kā ļoti cerīgi raugos šo procesu, ka caur iedzīvotāju padomi mēs efektīvi varam komunicēt arī ar apkaimē biedrībām, tādā veidā nodrošināt ātru, tādā veidā nodrošināt ātru tādu komunikāciju ar sabiedrību. Jo šāds process, kas bija, kā es minēju, ļoti, ļoti vērtīgs sarunas ar sabiedrību, bet tas paņēma būtībā 2 mēnešus šādas tikšanās, un tas mums, jebkurā gadījumā tas ir vērtīgi, bet tas nevar būt tāds biežs un efektīvs līdzeklis, jo laiks un resursi to neļauj, laika resursi primāri. Mums vajag tādu operatīvāku un efektīvāku veidu komunikācijai ar sabiedrības pārstāvjiem. Jā, un tad varbūt vēl pēdējā lieta, ko es runāju, sākumā runāju par budžetu grozījumiem, ko mēs skatījām, un bija arī iesniegts priekšlikums par bērnu piedzimšanas pabalstu palielināšanu šajā gadā. Šī gada budžetā, jūs jau ziniet, mēs sākām strādāt no gada vidus, un budžetu apstiprinājis ir iepriekšējais sasaukums, un tā, būtībā tādos lielos rāmjos mēs arī dzīvojam. Lielākajā daļā vietu šajā izdevuma pozīcijā ir saslēgti līgumi, veikti iepirkumi un tā tālāk. Šo gadu mēs esam diezgan ierobežoti savās rīcībās, un vairāk tas kaut kāds izmaiņas ir gaidāms nākamgad. Bet viena no šīm izmaiņām noteikti, ko mēs vēlamies, ir palielināt šo bērnu piedzimšanas pabalstu, un mēs viņu noteikti palielināsim. Nākamgad jautājums par kādu summu, bet līdz ar to šodien tas priekšlikums tika noraidīts, jo šobrīd šī gada budžets ir tāds, kāds viņš ir. Mēs pabeidzam to gadu un netērējam nekur neko lieku, bet tā nopietnas politiskās izmaiņas mēs varam gaidīt kaut kādus šādus jaunus lēmumus ar nākamā gada budžetu. Paldies visiem, kas pieslēdzās, uzdeva jautājumus. Ceru, ka to, ko es nespēju atbildēt, noskaidrosim vēl sīkāk. Bet ceru, ka lielākā daļa spēju jums paskaidrot un atbildēt. Ja ir kaut kādi jautājumi, tas pats e-pasts ir pieejams. Varbūt tā atbilde neatnāk tik ātri, kā gribētos, jo šobrīd tā komunikācija ir ļoti, ļoti plaša un diezgan daudz mēdz būt tie nelasītie e-pasti, bet kaut kādā viņi noteikti tiks izlasīti kaut kādā brīdī un jums atbildēts. Cenšos, protams, iespējams ātri, bet pat ja nesanāk uzreiz, tad atbilde tāpat atnāks. Paldies pašlaik par atbalstu. Un vēl varbūt pēdējā lieta, ka rīt tie, kas ir biedrību nodibinājumi, cilvēki tīpaši tie, kas līdz šim aktīvi darbojušies sabiedriskajā centrā un telpās, aicinu jūs rīt vakar 6 uz tādu operatīvu ātru tikšanos Zemgales reģiona kompetenču centrā Zerkacā 6 vakarā, 18. mazajā zālē. Īsti izstāstīsim par to, ko mēs plānojam nākotnē ar skolotāju ielu 8, ko paredzēts padarīt par tādu NVO namu un par arī turpmāko sadarbību biedrībām ar pašvaldību. Tā kā nāciet ar saviem jautājumiem, atbildēsim un mēģināsim jums ātri tikt cauri. Manuprāt, tie jautājumi nav tik daudz un tik svarīgi, nav tik nevis svarīgi, bet nav tādi plaši izvēršami. Tur viens galvenais ziņojums no mūsu puses, katrā ziņā nāciet lūdzu rīt 6 Zerkacu. Tiekamies tur ar biedrību nodibinājumu pārstāvjiem, mūsu aktīvistiem. Bet paldies visiem, kas pieslēdzās, un tiekamies nākamajā tiešraidē vai arī kaut kur citur.